klātu savus zelta talantus. Konkursu vērot devās arī Dana Albrehta un Tāle. Gan balādes, gan jāstras dziesmas, gan popmūzikas hīti, gan melodijas no multfilmām. Tik dažāds bija konkursanta repertuārs. Atbilstoši priekšnesumam arī skatuvs tēls, te roķīgs, te seksīgs. Uz skatuvs kāp ap 100 cietumnieču. Lielākajai daļai tā ir debija un sapnis, kas beidzot izsapņots. Laikam visus būs iedvesmojis jaunais vilnis. Mēs te mācamies, strādājam, izciešam savu sodu, bet negribas tā vienkārši sēdēt. Lai negarlaikotos sievietes cietumā izdomā dažādas izklaides, ir šūdināts tērpu un demonstrētas modes, rīkots frizūru šovs, pašas sevi smīdinājušas jautru un atjautīgo klubā. Dejots un dziedāts tiek pirmo reizi. Galvenais, ka cilvēkiem patīk, jūs jau redzat, kā visi priecājas, ir laimīgi. Publika neskopojās ar skaļām ovācijām savu favorītu atbalstam, noskaņai netrūka pat dzīvā uguns. Ļoti labs, skaists konkurss un talantīgi. Talantīgas meitenes vispār baigi forši. Man ļoti patīk, uzreiz tāda enerģija. Es cietumā jau ilgi sēžu, bet man tā arī nesanāk uzstāties. Gluži tikai savam priekam konkursants neuzstājās, viņas cīnījās par balvām, kosmētiku. Un kam tā tiks, lēma žūrija, šī cietuma administrācijas un ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji. Dana Albrehta un Tāle.